Šodien, 26. jūnijā, notikās pirmā Jūrmālas jaunā sasaukuma domas sēde ar vienu demokratikas jautājumu par priekšsēdētāju vēlēšanām. Tika izvirzīti divi kandidāti. Nacionālā apvienība izvirzīja mani, Ārgadu Čodu, un Zaļā partija izvirzīja Gatu Trūksni. 9 balsīm iebalsoja Gatu Trūksni, jums tika 6 balss. Kāds ir balsu sadalījums, un es saprotu, ka kādi jau no ievēlētajām partijām ir sadalījusies? Jā, pēc balsu sadalījuma mēs varam redzēt, ka ZZS, ko pārstāv šobrīd Krītas Pedagoģi un Mārtiņš Stulpiņš, balsoja atšķirīgi. Mārtiņš Stulpiņš atbalstīja Gatu Trūksni. Tas būtībā arī nodrošināja to nepieciešamo minimālo pārsvaru šajā balsojumā. Minimāls būtu, ja būtu 8-7, jā, tomēr 9 balss, koalīcija nav tā, ka galīgi uz jautājumu, bet tomēr šoreiz vajadzēja sarunāties. Nacionālā apvienība šajās vēlēšanās atbalstīja ļoti liels jūrmalnieku skaits, par ko liels viņiem paldies, turpat vai 4000. Mēs ieguvām 4 mandātus, kas ir trešā daļa no 15, un mūsu rezultāts vien parāda to, ka mūsu piedāvājums un mūsu vīzijas ir saistošas Jūrmalā. Un mums, protams, ir svarīgi īstenot ne tikai savus priekšvēlēšanu solījumus, bet arī to savu redzējumu, kā mēs vēlamies, lai mūsu pilsētā attīstās. Līdz ar to pēc vēlēšanām bija tikai viens vienīgs uzstādījums būt pārstāvētiem vadā, tā teikt, lai mēs piedalītos lēmumu pieņemšanā. Iepriekšējais mērs atstāja amatu dēļ kriminālās apsūdzības, tagad viņš ir atpakaļ. Kāds ir tas plāns jums turpmāk strādāt? Nevienam nav noslēpums, ka jaunajā sasaukumā priekšsēdētājiem un vietniekiem būs nepieciešama pielaida valsts noslēpumam. Ir liela varbūtība, ka šodien ievēlētais priekšsēdētājs tādu nesaņems. Tas, protams, radīs nepieciešamību pēc jauna balsojuma un pēc jauniem izaicinājumiem. Bet tagad nomināli mēs esam opozīcijā, vēl komitejas nav sadalītas, vēl vietnieki nav apstiprināti. Man ir ļoti grūti spriest, kāds būs šis sadalījums, kāda pārstāvniecība mums būs, bet mums ir skaidri mūsu mērķi, ko neatkarīgi no tā, vai mēs esam koalīcijā vai opozīcijā, mēs plānojam 4 gadu laikā sasniegt. Un esmu pārliecināts ar kvalitatīvu un jēgpilnu darbu, neatkarīgi no tituliem, mēs viņus pilsētā arī padarīsim.